septembris laikam ir tāds zīmīgs datums, jo 30, tātad kaut kas ir jādara saistībā ar 30. Un man liekas, ka ir gan laba diena, lai piedalītos, pareizāk sakot, atbildētu E30 sezonas noslēgumu. Tā kā E30 tēma šogad ir piloti, tad arī man ir laiks doties un celties gaisā un mazliet palidosim. Augstākā pilotāža, mazliet palidot lietus laikā un, principā, kad sākās stiprāks lietus tieši nolaisties lejā. Tas normāli. Šī sāk kļūt par neforšu tradīciju par to, ka tas, kad ir autopasākums un es izdomāju kaut ko uzfilmēt un parādīt, tad ir vienkārši fantastiski riebīgi laikapstākļi. Nu jā, mums arī šodien E30 sezonas noslēgumā ir vienkārši fantastiski riebīgs lietains laiks. Tā kā viss ir mazlietiņ uz pauzes, bet es ceru, ka mazlietiņ viss šeit notiekošais un no gaisa nākošais nomierināsies un būs labi. Izskatās, ka pie vainas sliktiem laikapstākļiem vienkārši ir dragreis. Jā, dragreis un lietus un slapjš asfalts, bet jā, atšķirībā no Ventspils, kur bija dragreis, tad E30 slapjš asfalts netraucē, lai uzrīkot dragreisu. Parkošanās ir Balsku Sanģa. Noparkojies un noslaukt logus, lai labāk redz nākošais, jā. Paldies. Otrā vieta paralēlā parkošanās Garpū. Tev sanāca ar pirmo apsveikt. Sakritību nedomāju. Jā. Un pirmā vieta, vienīgais cilvēks no visas šī te lielā vara, kurš paliek ar tiesībām, ir Andrejs Cērps. Tas gan negaidīt. Atbraucam viss. Dragreisa trešā vieta. Balsku Sanģa. Otrā vieta. BE3050 pieņem Kosiš. Pirmā vieta. WA30. Principā tāds lietasargs ir kādam jādara, liekas. Man liekas, ka tur ir Diviem lietasargiem tā... Ozolam par aktīvu dalību un organizēšanu šo noslēgumu. Un ļoti liels paldies viņu, ka varam būt šeit, ka ir tik daudz aktivitātes, tā kā Ozol. Super! Paldies jums, ka jūs ieradaties, pat ja laikapstākļi nebija tie daudz sološākie. Paldies jums, ka jūs piedalījāties, klausījāt. Principā, ko var pateikt, dabījām kuzavu, pārkrāsojām, sametinājām, saskrūvējām,
dabūjām viņu skaistu. Ir vēl daudz darba, kas jādara. Motortelpa, bagažnieks, salons, bet, nu, tam visam vajadzīgi gadi. Tāpat kā Rīga nevar pabeigt. Cik saprotu, tā kā tu minēji, tad 2 mēnešu projekts un tu vari dabūt ricāru kādā skatā? Jā, mierīgi. 2 darbnīca. Ok, kā tev tālākie plāni uz auto? Nē, nu, kā jūs iepriekš arī minēju, gribās tik kaut kur lielāk mērogu pasākumos, jo tagad tā novērtēšana ir baigi labā bijuši šogad. Jāpabeidz un jācer, ka tiksim kaut kur lielākā publikā. Bet, nu, ir vēl daudz ko darīt, ir vēl daudz. Jā. Bet, nu, būs. Paralēli kāds cits projekts? Jā, man paralēli ir gan sedans, gan universāls. Universāls, protams, izskatās ļoti traki šobrīd, gandrīz izārdīts kuzavs, bet būs. Sezonas atklāšanā jūs redzēsiet. Tikpat labs kā šitas? Nu, negribu saslavēt. Zin kā, viens vienmēr paliek mīļākais. Jo pagaidām šis ir ieņēmis to status, ka viņš mīļākais. Jo iepriekšējo, ko es uztaisīju 2 gadus apkārt, šogad viņus nedēļu tikai izbraucis, tikai lai nestāvētu. Jo šis paņem visu uzmanību. Ar Jāneku aprunājos par viņa projektu, un pirms mani ceļi šogad šķirās ar E30. Mums ir jāuztais vēl viena kobilde Spilves lidlauka priekšpusē. Gara rinda ar E30. Ricāri laižās tālāk uz aviācijas muzeju, un man arī ir jālaižās tālāk uz hokeja spēli. Tā kā, jā, E30 sezonas noslēgums diezgan foršs, laiks arī normalizējās, viss kā vajag. Un, jā, kaut kāds atkal īsais apskatiņš par to, kā man gāja kādā auto pasākumā. Tiekamies nākamreiz. Čau!